Manī ir 29 centimetri ļaunuma. Es domāju, ka tas ir gana liels daudzums, lai es ņemtu to nopietni un ar to strādātu. Piedošana ir viena no svarīgākajām lietām, lai cilvēks varētu veselīgi dzīvot. Lai viņa garīgā veselība būtu laba. Manuprāt, tikpat svarīgi kā elpošana. Nepiedodot, tas turpina mūsos dzīvot un mūs iznīcināt no iekšpuses. Jo tas, kam mēs nepiedodam, tam nesils neaugsts. Ir jāmācās piedot. Man šķiet, ka mēs dzīvojam tādā egocentriskā pasaulē. Tā kā baidoties no tā, ka mums iesitīs, nodarīs pāri, mēs sitam pirmie, aizstāvot sevi, it kā no kaut kā. Vai kā mazs bērns, zīdainis, kurš patiesībā var būt arī ļoti nežēlīgs, ļauns, tikai tāpēc, ka viņš dzīvo pats sev. Viņš vēl nezina par attiecībām starp cilvēkiem. Jā, tāpēc tas man liek domāt, ka ļaunums jau mūsos ir, bet mums ir jāmācās augot, pieaugot, to apslāpēt, jo mēs jau dzīvojam kopā. Jā, kas man liek domāt, ka ļaunums ir tāds mazs, egocentrisks, ievainots, nepieaudzis bērns.